dienā man jāpieveic 100 km no Aviņonas līdz Marseļai, Francijas otrajai lielākajai pilsētai, kur arī esmu jau reiz bijis. Karstums tikai pieņemas spēkā, jau svārstoties ap 33 grādu atzīmi. Tiesa, beidzot vējš vairs nepūš pretī, bet iesāņus vai pat no muguras. Šajā dienā piedzīvojums atkal sagādā navigācija, kas vispirms ieved kādā autostrādē tieši blakus ejošā, acīm redzot sen pamestā celiņā, kurš pēc brīža pārvēršas par taciņu, vēl gabal tālāk vispār izzūd, liekot brīdi lausties cauri puzu džungļiem, kur lieti nodrētu mačete. Par laimi, pēc tam tak atkal piedzīvo atzimšanu vismaz līdz bedraina zemesceļa formātam, un pēc dažiem kilometriem un izbraukšanas cauri kādai lauku saimniecībai atkal nonāk uz asfaltētas šosejas. Jā, un šoreiz Google Maps ieved kaut kādos pilnīgos neceļošas ceļš kaut kur izbeigsies drīz. Tā ir taka pilnīgākā jau. Jau vajag mačeti jau. Džungļos pilnīgos ieved. Tā vismaz kaut kas sāk atganāt ceļokā. Blakām ir autostrāde. Tā, tagad aizgāja tā kā normāls ceļš, un blakām iet autostrāde. Un te smuk šitie, nezinu, kas tās cukurniedrveidīgi augi. Pagaidām, atkal ok. Šo savukārt Google uztver kā riteņbraucējiem neapējam pārrāvumu. Tā jau interesanti, tomēr riskēt ar šādiem laiku krietni iekavējošiem un šosejas velospēdu kapacitātei pirmkārt riepu dēļ neatbilstošiem maršrutiem vairs negribas. Tāpēc Google Maps navigācijā izvēlos, lai maršrutē mani kā auto, tikai izvairoties no autostrādēm, kur pārvietoties ar velo ir liekts. Pēc kāda laika nokļūstu otrā galējībā uz dzīves 2+2 šosejas, kas gan nav autostrāde, turklāt ar faktiski neesošu asfaltēto nomalu aiz baltās līnijas. Izjūtas ir stipri neomulīgas un domu, ka neatrodies sev piemērotā vietā, vēl pastiprina daži šoferi, kas aizšauj garām nikni uzpīkstinādami. Tie ir atkal tādas skaistas vietiņas pēkšņi pavērās pēc kāpuma šitāds uz leju. Skatiem plašiem ļoti, bet te ir atkal otra galējība. Iepriekš pēc tā, ka viņš man ieved totālākajos jau lauku gravelu, tajos pilnīgi takās, kur reizēm pat nebija to taku, kurš bija norādījis. Es uzliku vienkārši, lai navigē kā mašīnu, bet izvairoties no autostrādēm. Maksas ceļiem attiecīgi uz tiem, kuriem tā kā būtu aizliegts velo braukt. Šeit šitā no autostrāda viņa nav. Te jau arī 90 tikai atļautais, bet no braukšana ir jā. Jūs redziet, maliņas te vairs nav faktiski. Tās mašīnas te nesās uz vairāk nekā 90 līkumi. Daži jau man te sāk uzpīkstināt, kaut ko bļaut pa logiem. Tā, paskat, un tur ir redzams kaut kāda, tā nav vēl. Nē, jūra jau tā nevar būt. Tas ir kaut kāda tur bitā lagūna, kaut kāds ezers vai kas. Te pat ir tāds redz kaut krustojumā pēc strūkoka. Atrad tieši tajā pilsētā pat vienam veikalam, kurš viņam tur zīme. Viņu pazinā atkal, bet viņš ir vienīgais, kurš ir, nezinu, 10 kilometru rādījusā, kurš ir svētdienā vaļā. Cerams. Tā vismaz Google Maps rāda. Ja nebūs vaļā, es nezinu, tad jāiet man ar tās trūpakas pildīt ūdens pudeles un dzert. Tieši šoferi kļūst par pirmo bezdalīgu, kas signalizē, ka esmu šķērsojis kādu neredzamu kultūras robežu Eiropas iekšienē. No Rietumu un Ziemeļa Eiropas, viena no augstāk civilizētajiem reģioniem pasaulē, nonākot Dienvidu Eiropā. Tiesa tā gan nav viendabīga, kura, līdzīgi kā Austruma Eiropa, šajā ziņā atpaliek.
Tieši šeit pirmoreiz sāku novērot atsevišķu šoferu nervozitātes un neiecietības izpausmes gan attiecībā pret sevi kā velobraucēju, tās gan ir retākas un maigākas nekā šepat Latvijā, gan arī savā starpā. Šajā dienā novēroju vesels 2 gadījumus, kad satiksmes dalībnieki īpaši nesaprotas autovadītāji ar motorolleristiem, neliekoties ne zinis par apkārtējo satiksmi, vienkārši apstādina savus spēkratus ielas vidū un sāk skaidrot attiecības. Tiesa gan, šī skaidrošanās notiek samērā pieklājīgi, pat īpaši nepaceļot balsi, nemaz nerunājot par iespējamu roku vicināšanu. Laikam pilnīgi stējas tāpēc grēceļš, ka nolaižās divi vai iekšā. Redzēju, kā pats tās ir mašīnas, kur arī viņas ir. Ja būtu Marseļas lidojums. Šausmīgi tā vienkārši nav tā Marseļa, jā, mazāk par 30 kilometriem skaidrs, ka tas mašīnas apstājos te palādēt un arī uzēst persiku, padzerties. Viņš pēdējā tāda uzkāpiena. Pēdējā stāvākā pēc tam tikai ies uz leju. Tā tāda pariebīga gan šoseja, atkal baigi visi nesās. Mums labi, ka kaut kāda neliela maliņa ir. Pēc tam jau tur drīz jāsākās Marseļai. Marseļas tā kā nomalēm. Te bija tāds atkal ciet ceļš bija ešās, bija garām, bet par laimi bija tas ceļš, kur varēja apiet barjerām, tad es tikko šortkatā klāt šitam. Līkumoja lejup no kalna iekšā Marseļā. Vēl lielāku kultūras šoku sagādā Marseļas neticamā netīrība. Šī pilsēta daudz viet izskatās pēc totālas cūkūts. Ietves piemētāts ar atkritumiem, noķēpāts ēku sienas, vienā no daudz dzīvokļu ēku rajoniem pat maģistrālās ielas labās joslas vidū un kāpēc nosviesti lielveikala iepirkumu ratiņi. Šajā ziņā Marseļā kopš 2008. gada, kad to apmeklēja pirmoreiz, nekas nav mainījies. Toreiz uz kāda hoteļa durvīm novēroja pat kaut ko, kas ļoti atgādināja izsmērētu sūdu. Nevar saprast, vai Marseļā vispār nealgo sētniekus, vai arī iedzīvotāji ir tik nevīžīgi un apzināti piedrazojoši, ka sētnieki nespēja ar to tikt galā.
Tiesa gan, savā vakara pastaigā no Marseļas apartamentu hoteļa līdz pilsētas centram ievēroju, ka vismaz pašā pilsētas kodolā netīrības zona beidzas un centrs izskatās gana šiki. Kopumā Marseļā gan nav pārāk omulīga sajūta, īpaši pastaigājoties vēlā vakara stundā. Gan bīstamā satiksme, tā skaitā brīžiem arī pa ietvēm gājējus apdraudot traucošie motorolleri, gan nevienmēr uzticību raisošais vietējo kontingents, gan jau minētā netīrība, diemžēl pamatīgi sabotē šo pilsētu, kas citādi būtu īsts urbānais dārgakmens un potenciāli pat aizraujošāk par Parīzi, jo šeit perimetrālie kvartāli ir nevis izklāti garlaicīgā divdimensiju plaknē, bet gan nemitīgi vies augšup un leju puskalnos, veidojot neparastas pilsētvides perspektīvas. Ir vietas, kur vienā skatienā var ietvert pat 3 dažādos augstuma līmeņos aizvijošas ielas. 12. trianglē. 4. tās, bet nejā, šeit kopumā ir kaut kāda 11 stāv. Būtu jau forši bijis vēl augstāk. 4. laikam neko daudz neredzēs, bet nekas kā ir, tā ir. Vismaz 1. Piklīs teica, no 4. neko daudz neredzēs, bet kaut ko jau redzēs. Bet es pilnīgi vienalga, laikam, kurš stāvs. Es ārpus, laikam, jau tā māja ar tāda bija, ka es skatījos tādu, ka šito es neredzu. Viņš ir ciet, piešūts kaut ko. Tas nav kaut kāds atverams. Tas nav kaut kāds, tā nav kaut kāda žalūzija. Tas ir vienkārši ciet. Jēziņ, kāpēc logi? Lai nenāk tā benzīna, tur autā strāda, un tad kaut kādi visi tie tur, lai kā tad jēga vispār tad logiem, jebkurā gadījumā, tad lai labāk ir netīri nekā bļaviens. Tā ir citādi varbūt normāli, kur kā leduskapis un tā. Klaustrofobiskākam cilvēkam, man liekas, vispār tā. Jā, šitā ir tādā hibrīda duša, pa pusē stikliņš un pa pusē tas aizkariņš. Tā diezgan plaša. Vienīgais par to aizkariņu kā jau vienmēr tecēs noteikti uz grīdas ūdens. Es viņu nejauši saplēs. Es domāju, varbūt te kaut kā celt augšā, es tā ņēmu, viņš tā viegli plīs vienkārši šeit. Bet te ir normāli. Varētu būt normāls vienkārši. Normāls skats kaut kāds, ne? Bet nothing, ir kaut kas tāds jāuztaisa, nu? Nothing. Jā, šitā tomēr izrādījās tā poga, ar kur viņš var atvērt un aizvērt. Jā, man nenāca tur prātā. Es te kaut kur skatījos, es domāju, šito spiedu. Es tikai ieslēdz gaisu, es domāju, šitais spiežu nekas tā kā nenotiek. Gaisa man nekur neslēdzās iekšā, es domāju, mošas aplīsis kaut kā atvēries. Izrādās tur. Jā, smuks skatiņš. Aiz loga īstenībā smuks. Bet tie imigrantu rajoni te netālu tādi, kad braucot cauri riteni, nav pārāk omulīgi īstenībā. Un šeit jau tā modernīgāk viss tā izstāst, tā interesanta māja, ko tad ir akmeņiem. Bet mums šitā arhitektūra. Kā tur nav? Tad bišķi pat gravitācija tā kā liekas tā kā sakala gravitācija, angļu vārds tūkojot, kā to latviski pateikt. Es vienkārši nespēju saprast, kas tai Marseļā ir ar to netīrību. Reāli daudz kur šitā, un šitā ir centrs, jau normāls, jau rajons. Un tāpat toreiz bija, ka mēs bijām tur uz viesnīcas durvīm, bija kaka kaut kāds brūnums izsmērēts uz vienas kaut kādas, vai tā bija viesnīcas ēka, vai kas tā bija. Tāda. Un te visu piemēslots. Tik netīri pilsētas reāli nevienu citu neesmu redzējis.
Eiropā. Diezgan daudzās esmu bijis. Te tuvāk centram tāds atjaunotāks mājas. Tur cilvēki arī dzīvo, bet netīrība kā nemainās, tā nemainās. Kā viņiem patīk dzīvot tādos, es nezinu, viņi laikam tā kā pieraduši. Nu jā, šeit pēc kaut kādu gandrīz 3 kilometru iešanas beidzot nonāca tādā, centra civilizācijā. Šeit arī nav to netīrumu beidzot uz ielām. Centrisms viņi savāc. Un šeit ir, tā kā vairāk tā kā viss tā kā arī ēkas arī ne visas, bet ķēpājumi ir tāpat uz tām mājām. Šitie rolleri brauc vienkārši, kur viņi iedomājās. Pa ietvēm visur pāri, vienkārši man viens brīdis arī visu uzbrauc. Ja es nebūtu stāvējis tā mierīgi, tur tā neprognozējami pakustējies, droši vien būtu uzbraucis virsū. Kāda žirafa interesanti. Tā gan gājējiem ir reāli nevērti. Tas mašīnas stāv pa daļai iz ietvēm, bet tas tā nav pārkāpums, tas tā paredzēts, te līnija. Viņam stāvēt tā pārāk šauri, tā nevar izbraukt. Bet paiet garām ar ratiņiem kaut vai nebūtu iespējams. Vispār man jau ar to paikas maisu, kurš te dzeramos pārstrā nopirkt tajā veiklā, līdz kurim es šo gājienu taisīju. Pie reizes, lai arī gūtu kāds iespējas pa Marseļu atkal atsvaidzināt, jo es bijis te kādreiz biju. Un tiešām arī, tā atsvaidzināt, papildināt priekšstatu. Varētu būt ļoti šarmanta pilsēta, potenciāls ļoti. Ir viņa tāpat šarmanta ar visu arī to neskārtotību, netīrību. Jo vienkārši reliefs, viņi tā kā Parīze daļēji arhitektūra. Tās hausmiņa laika ēka, Osmani, laikam pareizāk sakot. Un tā vēl kaut kāds tāds. Bet viņas šeit daudz biežāk iet kalnos, te gandrīz katra iela. Augšā, lejā pa kalnu. Parīze jau ir lielākoties tomēr plakani, izņemot, tur Montmartru un varbūt vēl dažas vietas. Tā kā viņi varētu būt ļoti šarmanta. Tādā, sakārtot šarmanta. Tagad viņi ir tāda, rough, tāda raupi šarmanta. Neizgaismotā kārtīgi, te tā ļoti knapi kaut kas šitāds. Es nezināju, ka Marseļā ir šitāds. Viņi neizgaismo atšķirībā no tās pašas Lionas. Šis ir riktīgs smuks, man arī jāieplāno velospēdu nobraukt garām. Ļoti iespējams. Tik ļoti arī dažādas par tā pilsētu. Tu izēj pa vienu ielu, ir viena secinājuma. Tad pa otru un atkal citādāk jau viss. Tā kā gan arhitektūra uzreiz nomainās, gan arī ir tā kā kārtīgāks un tīrāks. Baigi atšķirās, jo tā iela, kas iepriekš gāja, bija tepat otrs maršruts faktiski. Tik izvēlējos bišķi citu maršrutu atpakaļ ceļam, kaut kāds kvartāls starpā vai kaut kā tā. Bet te tā galvenāk kaut kā bišķi izskatās. Baigi labais sidriņš šitas Carrefour. Nav tāds neskābais pārāk, ne arī pārsalka, ne tāds patīkami tāds. Atsveic no bišķi silts, bet nevis tāds rībīgi silts, bet normāls tāds. Un maz grādi 2,5, tāpēc tos pat tā nejūt, bet vienkārši tāds atsveicinoši gards tāds dzēriens. Tur, man liekas, tikko ziņoja kaut kāda avārija tieši tās D113, man liekas, šodien tieši pa D113, tā bija tā trakā.